Sveiki visiem! Šodien ir 3. datums piekdiena. Es jums stāstīšu par notikumiem KHL. Vakar Rīgas Dinamo guva papildlaikā uzvaru pret Torpedo ar rezultātu 2-1 un izlīdzināja sērijā no 0-1 uz 1-1. Trešā perioda beigās dinamežiem vārdus guva Jānis Sprūgts, bet papildlaika 5. minūtē uzvaras vārds iemet Miķelis Rēdlis. Vēl stāstot par Rīgas Dinamo hokejistiem. Pašlaik visvairāk punktus play-off savācis ir Miķelis Rēdlis, kuram ir 5 rezultivitātes punkti. Savukārt Guntis Galviņš ir atzīts par februāru labāko aizsargu. Ir arī viena slikta ziņa. Frederiks Vargs savainojuma dēļ play-off vairs nevarēs palīdzēt rīdzniekiem savas muguras traumas dēļ. Šodien Jugra bezmasais vārtos pārspēja Traktoru ar rezultātu 5-2. Avangards šodien pieveic Amūru ar rezultātu 4-3. Gergis Pujets Avangards sastāvā neizdarīja nevienu metienu pa vārtiem, bet beidz ar liederīgas koeficientu -1. Magnitogorskas Metalurgu piekāpās Baris ar rezultātu 1-4. Divi gan Gāriņkaus ieguvēji duēls Akbars pārspēja Ufas Savalaķu Lājevu ar rezultātu 3-2. Lauris Dārziņš šodien Akbars sastāvā laukumā neizgāja. Savukārt runājot par KHL notikumiem, bijušais Latvijas izlases treneris Oļegs Zdanoks sakāvās ar Minskas Dinamo spēlētāju Džefu Platu, vēsta apollo.lv ziņu dienests.